Katru reizi, kad gāju pie zobārstiem, tas bija vienkārši mans tāds, neko neatceros, jo tas bailes bija ļoti stipras. Bija zobu sāpes, bija sēs pietukums, viss kaut kas bija, tikai dēļ tā, ka es vienkārši izvarījos no zobārsta apmeklēšanas. Es ļoti bieži filmēju kameras priekšā, arī storijus piefilmēju, un tad, kad tu redzi visu laiku sevi tā kā ļoti tuvu, tu redzi visas nianses. Un, protams, es pamanīju, ka kaut kas notika ar apakšēju daļu ar zobiem. Un kad man viens tuvs cilvēks pateica, ka jā, tieši tur kaut kas ir, es apvainojos, es domāju, kā tā, pēc tam es tiešām to pamanīju un reāli man tas rada diskomfortu uz dotu brīdi. Īstenībā es domāju, ka es atnākšu un pateiks, ka man tur vajag uzlikt 2 plombas un tā kā mēs sāksim ar ortodontiju nodarboties. Īstenībā man pateica, ka man būs breketi un jā, es padomāju, tā kā tur, 3 vizītes un pietiek, bet nē, tur man bija tāds plāns, kad es, protams, viņu ieraudzīju pēc visiem saviem bailiem, pēc savas iepriekšējās pieredzes, es sabaidījos, visas tās tehnoloģijas, kuras tagad ir uz dotu brīdi. Viņas ir unikālas, piemēram, man ārstēja jau zobus ar lāzeri. Viņš vienkārši nepieskaras tavam zobam. Tā kā tu vari vispār netaisīt to anesteziju, tā kā nejust to visu procesu. Visi ārsti ir ļoti tādi mīļi, viņi uzvedās ļoti labi ar mani. Tā kā no bērnības arī atceros, kā sēdies, atver muti, ar tevi nerunāja, jā, bet uz dotu brīdi man tur notiek dialogs, man visu pastāsta, kas būs, kas notiks, arī procesa viss notiek, tā kā viņi sarunājas ar mani. Un, protams, uz dotu brīdi man, es nezinu, 5 vai 6 vizītes jau bija, un es nezinu, cik vēl būs, bet uz dotu brīdi es neko nebaidos. Es gaidu to gala rezultātu, vienkārši gribu smaidīt visiem.